dienu pirms Basvlielās laukdienas. Un jau šobrīd var redzēt atšķirību uz karoga lapām. Pastāst, kas aktuāls vēl ir vasarniekos? Vēl palēcoties varu ieraudzīt, tā teikt, virsotnes. Ko tu pēti labu? Pētu zirņus uz lauka. Sveiks, lauksaimnieki! Laiks druvā negaida, tāpat arī laiks šeit, Baltijas izmēģinājuma centrā, dienu pirms Basvlielās laukdienas. Šajā sērijā atskatīsimies, kā mēs tai gatavojamies un kādas ir galvenās atziņas, ko mēs vēl šajā sezonā varam paveikt uz lauka. Čau, Dagni! Čau! Tāda norūpējusies izskaties. Te ir 20 šķirnes, un jau šobrīd var redzēt atšķirību uz karoga lapām. Un dažām no šķirnēm ir tie dzeltenie krikumiņi uz karoga lapām, redzi? Un ne visām šķirnēm, jo baža ir par to, vai otrā pusē, kur ir fungicīdu varianti, ir šie plankumi vai nav. Un mēs redzam, ka dažām šķirnēm ir plankumiņi un dažām šķirnēm nav. Līdz ar to varētu būt, ka tie ir fizioloģiskie plankumi līdzīgi, kā tas bija pagājušajā gadā. Tad, kad ir pārāk karsts un augiem kaut kas nepatīk. Īstenībā tas, kas būtu šodien jānoskaidro, lai rīt mēs varam pastāstīt to, ko vēl var darīt. Ja mēs runājam par zemgali, tad zemgalē jau ļoti maz vēl atlicis, ko varam darīt. Šai konkrētai šķirnei, kur mēs stāvam, vēl vārpa tikai pat šķilsies ārā, bet tur uz priekšu ir vairākas šķirnes, kurām jau ir vārpa ārā. Līdz ar to darbu, ko mēs vēl varam darīt, atliek maz. Jautājums, vai ir kaut kas nokavēts, vai kam jāpievērš uzmanība? Es pirmkārt bažījos par kaitēkļiem šajā laukā. Te vēl pagaidām nav uzlikts insekticīds, un mēs redzam, es šeit uz šīs lapas jau redzēju laputi, un ja mēs nedēļu atpakaļ te redzējām, ka bija sarkankaklu labību labgrauži draudzējās savā starpā, tad šodien ir jau melnie kāpuri, tie, kas smērē drēbes. Tātad pa nedēļu process ir attīstījušies. Re, kur ir, redzi, skaties? Jā. Re, kur ir pieaugušais. Tas noteikti arī izvēlās, kur ieperēt vienu oliņu. Šobrīd visas pūles jāvelta tam, lai nosargātu veselas, maksimāli zaļas karoglapas. Un tie labgrauži var noskādēt, viņi vienkārši tā kā noēda parenhīmu tieši karoglapām, par to es bažījos. Un otrs, protams, ir jautājums par slimībām, jo vismaz šeit uzvarā ir padaudz uz apakšējām lapām septorioze, kura bija uzmetusies maija sākumā. Un jautājums, cik ātri viņa vilksies uz augšu, un, protams, kontrolas variantā, kur nav fungicīdu, mēs jau tagad vairākām šķirnēm varam redzēt, ka ir reāli brūnāka apakša nekā, ja mēs aizejam tur, kur ir apstrādāts ar fungicīdiem. Bet atgriežoties pie karoglapas, ne jau visi ir veikuši galveno smidzinājumu, un tas būs tas, par ko mums ir jāizlemj. Rītdien, laukadienā jāvienojās, kāda ir stratēģija karoglapas aizsardzībai. Bet kā ir ar augu garumu? Tā ir nākošā baža. Dažām šķirnēm ir ļoti labi izdevies noturēt augu garumu, bet dažām šķirnēm, ja piemēram šobrīd vārpa tikai knapi šķiļās, un viņi jau ir 80 centimetri, tad mani māca bažas, vai viņa nostāvēs kājā. Ir dažas šķirnes, kuras tiešām pēc manām domām šajā mirklī ir pārāk garas. Un šeit, ja ir tāda stadija, kā mēs šeit redzam, neko vairs nevar darīt. Bet es pieļauju, ka Latgalē un Ziemeļvidzemē, kur ir ziemāji, kas vēl nav sākuši vārpot, tur ir vēl pēdējais mirklis likt trešo regulātoru, lai tomēr izvairītos no veldras riska. Un mūsu ieteikums būtu tad? Terpāls 0,75 kā minimums, bet tas ir jāpielāgo situācijai. Gan kāda šķirne, sējuma biezība, kāds slapa, cik daudz slapa, ka mēslojums liek. Jā, un kāds ir bākas maisījums un kāda ir ārā temperatūra. Un mēs nevaram neko darīt lielu daļu no šīs nedēļas, it sevišķi dienas vidū, kad mums ir ārā virs 25, virs 27 grādiem. Manuprāt, tas lauksaimniekus šobrīd arī dara bažīgus, ka darbus nevar darīt pilnu darba dienu. Ja atgriežamies pie karoglapas aizsardzības, kādi būtu praktiski reāli risinājumi, ko mēs varam ieteikt, kā
kā nosargāt šo ražu? Ir jātina filma atpakaļ, kas ir uz šo brīdi jau izdarīts. Ja nav nekas darīts no slimību aizsardzības viedokļa, tad ir jāliek nekavējoties šādā fāzē, lai pasargātu, jo mēs redzam, ka dzeltena plankumainība ir uz augšējiem lapu galiņiem, un savukārt tur apakšējās lapās plosās pelēka plankumainība. Un jautājums ir, būs lietus, nebūs lietus, un cik strauji viņa virzīsies uz augšu. Un tu prasīji, ko tad darīt? Tātad es pirmais pateicu, ja nav nekas darīts, tad noteikti tagad. Ja ir lietots pirmais fungicīds, tad atkarībā no devas, bet standartā tās būtu 3 nedēļas. Pēc 3 nedēļām ejam ar galveno fungicīda apstrādi. Kura produktu? Jā, tos risinājumus es gaidu. Okay. Mēs ziemas semināros ieteicām mainīt. Ja mēs bijām sākuši ar Revisolu, piemēram, jauno Kapalo Revī, vai mēs bijām Balai plus Flexitī likuši pirmajā reizē, tad otrajā reizē mēs ieteiktu iet ar Prieksoru plus Kurbatūru. Savukārt, ja mēs pirmajā reizē bijām uzlikuši proteokonazolu risinājumu, vai tas ir Comet Inox vai Prieksoru Kurbatūru, tad otrajā reizē noteikti iesaku iet ar Revisolu produktu, un tur mums izvēle ir plašāka. Balaja, Revitrex, tas ir bez štroba, bet tas ir ar karboksamīdu grupu, tātad uz septoriozi būs mega spēcīgs. Mūsu vispilnvērtīgākais vai visspēcīgākais T2 risinājums ir Balaja plus Imtrex 0,75 plus 0,75. Bet tad, Dagni, es līdz galam nesaprotu, kā ir izaicinājumi, bet mums ir risinājumi. Tad tu esi nobažījusies, vai viss ir kārtībā? Nē, es esmu mazliet uztraukusies, jo rīt šeit būs daudz viesu, bet patiesībā Zemgalē šogad briest ļoti laba kviešu raža. Ir tāds uztraukums par to, cik labi viss vēl var izdoties. Super, paldies, Dagni. Es tad došos pie pārējiem kolēģiem. Sveika, Maira! Sveiks, Māri! Pastāst, kas aktuāls vēl ir vasarniekos šogad? Māri, būtu labi, ja es tev visu varētu pateikt vienā vārdā, bet, diemžēl, tā situācija ir ļoti atšķirīga pa visu Latviju, lai arī Latvija maza, bet var sastapt vasarāju, kur tikai dīgs, un ir vasarāju, kur jau ir karoglapā. Tā kā to darbu ir ļoti daudz tiem, kuriem vēl tikai viņa dīgšanas stadijā, cerošanas stadijā priekšā, bet tiem, kam jau ir karoglapa, var teikt, tie jau tuvu finiša. Un vairs tikai pēdējie darbi atliek, un tad jau vairs tikai kombains. Darbi daudz, bet kā tavuprāt, kurš ir būtiskākais, ar ko vajadzētu sākt? Tiem, kas tagad vēl neko īsti nav darījuši vasarājos. Svarīgākais darbs ir novērst nezāļu konkurenci uz barības vielām, uz ūdeni, un, kā zinām, šobrīd ar ūdeni pieejamība augiem pa reģioniem ļoti atšķirīga, un tas, manuprāt, ir būtiskākais, jo arī nezāle ne tikai ir kā konkurence uz ūdeni un barības vielām, bet viņš arī veido vidi labvēlīgu slimību izplatībai. Un tāpēc, kā risinājumu tiem, kuriem ir vēl cerošanas laiks, līdz cerošanas vidum Basu kā risinājumu piedāvā ārretu lietot nezāļu ierobežošanai, bet tie, kas ir tādi slinkāki lauksaimnieki un ar saviem darbiem vienmēr, kā saka, darbi skrien pakaļ, nevis viņi pa priekšu darbiem, tad tiem es ieteiktu biatlonu, jo biatlons atkal ir lietojams līdz attīstītai karoglapai. Labi, un tiem, kas jau ir spēcīgāk attīstījušies, kas jau ir paspējuši nomiglot nezāles, tad šādos vasarājos es ko tagad pievērst uzmanību? Nākamais, es teiktu, pievērst uzmanību, protams, ir saistībā ar augšanas regulātoriem, bet šeit mans komentārs ir tāds atkarībā no tā, kāds katrā reģionā ir. Ja augi cieš no sausuma, protams, izvērtējam vispār regulātoru nepieciešamību, vai mums viņu tiešām likt augiem, jo, ja augi cieš no stresa, uzliekot regulātoru, mēs, protams, varam tikai augiem kaitēt. Bet tur, kur augi jūtās ļoti labi, un viņi ir labi pabaroti un drukni, tad skatāmies, vai mums ir nepieciešama viena regulātora apstrāde, piemēram, par vasaras kviešiem runājot, vai tā ir 2 regulātora apstrāde, jo skatāmies arī pēc šķirnītēm, jo, piemēram, šķirnīte Hamlets, viņa pēc būtības ir īsa, un viņai tikai ar cikocelu puslitru būs sezonā pilnīgi pietiekami, bet turpretī garā šķirnīte Taifūns, viņai visticamāk būs nepieciešami 2 regulātori. Situācija attiecībā ar regulātoriem ir ļoti atšķirīga pa reģioniem, un noteikti, ka lauksaimnieki, ja
ja ir grūti pieņemt lēmumu pašam, droši var arī zvanīt mums agronomiem, un mēs noteikti palīdzēsim pieņemt šo lēmumu par regulātoriem. Un šobrīd arī mēs varam izmantot viedās ierīces un atsūtot bildi, mēs noteikti arī sajutīsim to situāciju, kāda ir uz lauka, un vieglāk būs arī dot šo te rekomendāciju attiecībā par regulātoru lietošanu vai nelietošanu. Un no slimību viedokļa skatoties? Es teiktu, atkal katram saimniekam ir jāizvērtē situācija. Tur, kur ir pietiekoši nokrišņi un vasarā izskatās ļoti skaisti ar augstu ražas potenciālu, es noteikti ieteiktu izvēlēties divreizēju fungicīdu apstrādi, jo arī tur, kur ir šī te biezība un šķirnītēm, kurām arī ir tendence uz miltrasu, tomēr to var sākt novērot vasaras kviešos. Un tad es ieteiktu kā risinājumu izvēlēties Kapalo Revī ar devu 0,7508. Un attiecīgi kā T2 fungicīdu izvēlēties Priekšaurs plus kurbetūru. Bet attiecīgi vasaras kviešiem, kuriem priekšaugs ir bijis kāds cits grauda augs un kur ir tendence uz dzeltenplanku mainību, tad kā risinājumu iesakām Priekšauru plus kurbetūru un attiecīgi azolu otru mainam kā T2 fungicīdam, tad tur attiecīgi varam izvēlēties vai nu Revitreksu vai Balāju ar devu 0,85 līdz 1 litram uz hektāru. Atgriežoties šeit jau konkrēti uzvarēšu, mums nav vasaras kvieši, mums ir auzas un mieži. Kas būtu aktuālākais auzās un miežos tagad vēl? Šeit uzvarā jau mieži ir nomegloti ar herbicīdu, arratu, un ir auzas sasnieguši 32. attīstības stadiju, un kā izmēģinājumi ir pierādījuši to, ka auzām tomēr divreizēja fungicīda apstrāde dod lielāku ražas pienesumu. Un līdz ar to tad mēs ieteiktu risinājumu Balāja puslitru lietot 32. attīstības stadijā kopā ar augšanas regulātoru Medax Max 0,4, un attiecīgi tad, kad ir pilnībā attīstījusies karoglapa un nāk ārā skariņa, tad lietot otru Balājas pusdevu 0,5 litri uz hektāru. Bet es gribu piebilst, ka tomēr auzām un arī citiem vasarājiem ir ļoti svarīgi vērot lapušu izplatību, jo tās ietekmē tomēr graudu tilpumas, un ja tās mēs diezgan vairumā sastopam vasarājos, veikt to ierobežošanu. Ja Māri runājam par miežiem, tad man personīgi ļoti patīk, un es pat esmu jau vairākus gadus saimniecībā pamēģinājusi fungicīdu sēklu kodināšanai Sistivu, kuru lieku klāt kopā ar Kinto Plus. Man nav jāsatraucās par to, kas laukā notiek ar tīkplanku mainību miežu agrā attīstības stadijā. Un tad man atliek tikai parūpēties par nezāļu kontroli un attiecīgi, ja ir savs gads kā pagājušo gadu bija, tad attiecīgi pat var nedomāt par otra fungicīda likšanu. Un tas arī ir liels bonus, piemēram, lopkopiem, kuriem ir jānododās citiem darbiem, zāles vākšanai un tā tālāk. Tad mieži tikai parūpējamies par nezālēm, un viņi tur izaugs un iedos skaistu ražu. Bet, ja jūs novērojat, ka šķirnītei tomēr ir tendence uz tīkplanku mainību vēlākā attīstības stadijā, tad mēs iesakām lietot puslitru Balāju, ja iepriekš ir lietota Sisteva. Bet situācijā, ja nav Sisteva lietota, tad attiecīgi mēs pie herbicīda pievienojam puslitru Balāju, un attiecīgi tad kopā ar augšanas regulātoru terpālu, kuru lietojam 49. attīstības stadijā, tad, kad šīs te akotu gali sāk parādīties, tas ir pareizākais laiks tieši terpālu lietošanai, lai novērstu arī šo te vārpu lūšanu, un tad attiecīgi Balāju otru puslitru lietojam. Man pašai personīgi ļoti patīk Priekšaurs, kur iekšā ir semiju produkts, un arī miežos mēs varam lietot Priekšauru ar kurbetūru, kas ļoti labi aizsargās. Un šo sezonu to vasarā, ja attīstība notiek tik strauji, ka mēs varbūt varam apsvērt arī vienreizēju fungicīda lietošanu Priekšauru ar kurbetūru skaistos vasaras miežos. Un attiecīgi ksemijums būs tā daļa, kas pārvietosies un aizsargās augu ļoti ilgstoši. Un tad atliek tikai vairs kombains un ražu vest klētī. Paldies tev, Māri, par izsmeļošo stāstu par vasarniekiem. Tālāk dosimies aplūkot, kas aktuāls ir ziemas vepsī. Ingrīda, kur tu mani esi atvedusi? Šī vairs nav izmēģinājuma centra teritorija. Jā, mēs esam reālā ražošanas laukā, un šis ir kārtējais jaunais mūsu izaicinājums, lai mēs pārbaudītu, kā tad šķirnes uzvedās reāli ražojošos apstākļos. Un saki, kādi secinājumi tad ir tik tālu? Nu, tik tālu ir tādi secinājumi, ka viens no svarīgākajiem, kas mums ir tomēr šķirnēm jāskatās, tā ir ziemcietība.
Un šī ziema mums atkal bija izaicinājumiem bagāta. -20 un pat atsevišķās vietās vairāk. Kailsals izdzīvos vai neizdzīvos. Šobrīd par ziemcietību šeit sūdzēties nevar. Un Zemgala droši vien vispār būtu tās reģions, kurš nevar šogad raudāt. Bet ziemcietība ir un paliek galvenais parametrs, ko mēs skatāmies. Nākamais, kas bija izaicinājums, kas lauksaimniekiem ir, kad ir pareizais sējas laiks. Jo mums ir svarīgi, lai rudenī visi sasniegtu optimālo augumu augi, bet tāpat laikā viņi nepāraugtu. Kā to dabūt, vienmēr ir izaicinājums. Un šeit ir ieteikums, sekojiet tai mūsu informācijai, ko mēs esam sagatavojuši priekš jums, kuras ir tās šķirnes ar straujāku attīstību un kuras ar lēnāku. Un skatieties pēc saviem apstākļiem, pēc savas situācijas, un tad sējiet tās atbilstošākās, jo mums rudenī tad ir jādabūna tas optimālais augums. Nākamais izaicinājums, par ziemu mēs izrunājām par augstumu, un pēc tam nāca pavasars. Ja es tev prasītu, kāds tad bija tas pavasars? 3 vārdos raksturo. Man laikam pietiks ar 2, ļoti nepatīkams. Kas tev nepatika? Salnas, kas vietām bija pat salī, plus temperatūras strauji augšā, tad temperatūras lejā. Man šķiet viss tas, kas rapsim, nepatīk. Jā, ja man prasītu atkal, tad es teiktu ļoti mainīgs, garš ar nepastāvīgām temperatūrām. Un tas, ko novēroju pat ne tikai šī pavasarī, bet arī iepriekšējos, ka tās šķirnes, kas attīstās lēnāk pavasarī, šobrīd ir vinnētāji. Un arī te, ja mēs apskatāmies, kā šķirnes ir attīstījušās, un it sevišķi uz pāksteņiem, ja mēs paskatāmies, tās, kuras nesteidzās strauji augt augumā, viņas ir mazāk atmetušas pāksteņus nekā tās šķirnes, kuras izceļas ar to straujo attīstību pavasarī. Kāpēc? Tāpēc, ka mums bija garš pavasars, sākumā bija tie lielie plusi, augi aktīvi auga, pēc tam uznāca zemās temperatūras, un zemās temperatūras mums uznāca tad, kad jau sāka parādīties dzeltenie pumpuri. Un tad, ko darīja augi? Augi vienkārši atmeta pāksteņus. Tāpēc es izvēlos tās šķirnes priekš mūsu audzētājiem, kuriem nav izteikti tā straujā attīstība. Lai maksimāli daudz augi spētu attīstīt visus tos pāksteņus, ir sevišķi uz centrālajiem dzīnumiem. Ja mēs te paskatāmies, tad te atmesti gandrīz nav necik. Kas vēl ir būtiski, ka skatāmies, kāda ir noturība pret slimībām. Un, ja runājam par Invigo rapsi, tad ir viņām visām noturība pret fomozi. Ir noturība arī atsevišķām šķirnēm pret dzelteno krustiežu vīrusu. Tas viss ir aprakstos minēts. Un tad mēs arī vizuāli izvērtējam, cik kura šķirne ir izturīga pret mūsu jaunoto slimību, kuru mēs vēl apgūstam, kā viņu ierobežot, un tā ir verticilārā vīte. Ja. Un izvēlamies tās šķirnes, kas parāda tad labākos rezultātus. Un ja tas viss ir paveikts, tad jau raža nekur nevar palikt. Jā, manuprāt, tāds rapsis, kā šogad sen nav redzēts. Tevi viņš jau atvainoja pāraudzis ar atrāvienu, man varbūt. Vēl pelēcoties varu ieraudzīt, tā teikt, virsotnes. Bet kā ir tieši ar to ražojošo daļu? Jā, ja mēs paskatāmies uz šiem tiešām spēcīgajiem augiem, ko, ja man paprasīt, man liekas, pēdējos 5 gadus tik lielus augus mēs nebijām redzējuši. Bet tas, kas ir galvenais, ne jau tā visa lielā masa, galvenais ir tā produktīvā daļa. Un šeit, ja mēs paskatāmies, kur tad mums sākas tā produktīvā daļa, tad no šejienes un uz augšu. Tā kā potenciāls ir ļoti, ļoti liels. Tagad tas, kas ir galvenais, Dievs dod, lai pietiek mitrums, lai ir labvēlīgi laika apstākļi un sēkliņas var attīstīties. Un tad jau tikai ar kombainiem braucam un skatāmies un kuļam to savu zelta rapsi. Sveiks, Zigmār! Ko tu pēti labu? Pētu zirņus uz lauka. Šis ir īstenībā brīdis, ka gan zirņos, gan pupās jau var izvērtēt kura no nezāļu ierobežošanas stratēģijām šogad ir sevi pierādījusi vislabāk. Saistībā ar to, ka pavasaris bija salīdzinoši ar mērenām temperatūrām,
Gan zirņi, gan pupas tik strauji negāja uz augšu un pagāja ilgāks laiks nekā citus gadus, lai viņš noēnotu visu augsni, kas noveda pie tā, ka nezāles patiesībā dīga vairākos slāņos. Piemēram, vējgriķis, kur ir redzēts uz laukiem, ir dīdzis pat 3 dažādos laikos. Kas šogad pierāda tīri, ja uzsvaru liekam uz stratēģijām nezāļu ierobežošanas, tad sevi vislabāk ir pierādījusi tehnoloģija, kur kā pamata herbicīds ir lietots stomps uzreiz pēc sējas un pēc tam vēl veikt apstrāde ar korumu. Tas ir atskatoties uz darbiem, kas jau ir paveikti, bet man liekas daudz aktuālāk arī, kas jums interesē noteikti tas, ko vēl var paspēt izdarīt auriņdziežus un kas noteikti būtu jāizdara. Tad, ja mēs skatāmies zirņos, es domāju, ka zirņos ir pietiekami tīri un smuki. Tomēr pats galvenais slimības ierobežošanas mums ir pupās. Dosimies aplūkot, ko pupās var redzēt. Skatoties uz pupām, jau redzam pirmās brūnplankumainības pazīmes, un arī ir iespējams drīz parādīsies arī kādas koncentriskās plankumainības. Lai ierobežot šīs slimības, mēs iesakām lietot sistēmas fungicīdu Pictor aktīvu ar devu 0,6 līdz litram uz hektāru. Fungicīdu lietošana iesakāma pie pirmās slimību pazīme parādīšanās, ko mēs redzam arī uz šiem augiem. Apsmidzināšanu veicam no pirmo ziedpumpuru parādīšanās līdz augams ir izveidojušies 50% pākšu. Apstrādi mēs varam veikt vienu reizi sezonā vai arī dalīto smidzinājumu ar 0,5 litrus hektāru. Tas, ko vēl var redzēt, jau arī smuki ir pirmie gumiņi izveidojušies uz saknītēm, bet kam noteikti vēl būtu jāvērš uzmanība, joprojām aktīvi tiešām kukaiņi plosās, arī augšējais lapas ir norobotas, tā kā noteikti pievērsiet uzmanību. Un ja tiešām ir daudz šo kaitēkļu jūsu sējumos, apsveriet arī domu pievienot šim fungicīdu smidzinājumam noteikti insekticīdu. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums! Sezona jau vēl nav galā. Tiekamies uz lauka!